Tā, nu labdien, šķiet, ka būsim sasēdušies. Tad varam sākt arī oficiāli. Labdien, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, gan šeit šajā pusē esošie, gan arī visi klātesošie zālē. Tādā vieglā svētku noskaņā man ir tiešām patiesas prieks sveikt jūs visus Precīzijas medicīnas koalīcijas, nu jau 3. sanāksmē, kas norāda uz tādu savu veidu attīstību, kas ir ļoti labi. Mani sauc Sintija Broka-Kovalevska, es esmu analītikas un vadības grupas Powerhouse Latvija pārstāve, un šodien man tiešām ir gods, prieks un pagodinājums būt tik prominentu ļaužu lokā, un ārkārtīgi liels gods arī, protams, vadīt šīs dienas sarunu. Un šeit zālē mēs esam ļoti plašā pulkā, pārstāvam ļoti daudz organizācijas, dažādas nozares, bet mūs vieno koalīcijas ietveros viens mērķis un viena misija. Un tas, protams, ir uzlabot pacientu aprūpi, uzlabot ārstēšanas rezultātus un veicinot Precīzijas medicīnas iesaisti arī praktiskajā veselības aprūpes sistēmā. Līdz ar to, protams, daudz dažādu diskusiju ir nepieciešams, ideju apmaiņas ir nepieciešams un ir nepieciešama visu jūsu iesaiste, zinātnieku, ārstu, politikas veidotāju, dažādu citu nozaru pārstāvniecību un iesaiste, lai šī starp nozaru sadarbība veidotos un lai mēs no idejām arvien straujāk arī virzietos praktiskās politikas ietekmē un praktiskās politikas veidošanā. Un, protams, lai to izdarītu, ir nepieciešams formāts, un tāpēc arī šīs koalīcijas formāts kalpo par lielisku platformu, kur satikties, kur apspriest idejas, lai virzītos uz šo te rīcību politikas izstrādi un rīcību politikas ieviešanu arī reālajā veselības aprūpes sistēmā, veicinot Precīzijas medicīnas attīstību. Un tāds arī noteikti ir mans novēlējums mums visiem šodien šeit būt maksimāli atklātiem, dalīties ar saviem iespaidiem, ar savām idejām, arī ar savām bažām, protams, būt arī pietiekami kritiskiem pašiem pret sevi un pret savas organizācijas iesaisti šīs te procesa garantēšanā un vēlu mums visiem veiksmīgu diskusiju, atklātu diskusiju un uz nākotni orientētu diskusiju šovakar. Vēl nav vakars šodien. Tā kā ķersimies klāt, laika ziņā mēs esam pietiekami ierobežoti. Mums ir 1,5 stunda. Šīs dienas sarunu mēs sāksim ar ievadvārdiem, pēc tam mums sekos 5 prezentācijas pavisam īsas un kodolīgas 5 minūšu ietvaros. Pēc katras prezentācijas būs arī iespēja īsai diskusijai, iesaistīties, izteikt savu viedokli par dzirdēto, un tad mēs atvērsim durvis plašākai diskusijai savstarpēji starp pie galda sēdošajiem un, protams, arī ar atnākušajiem kolēģiem šeit zālē. Un tad bez liekas kavēšanās es vārdu dodu, nu varētu teikt, koalīcijas un šī sanāksmes namatēvam, Robertam Melbārdim, Precīzijas medicīnas koalīcijas koordinātoram, mums visam ļoti labi zināmam cilvēkam, lai tad atklātu arī no savas puses šodienas sanāksmi. Lūdzu. Jā, labdien, dārgie Precīzijas medicīnas koalīcijas dalībnieki, labdien, klausītāji. Paties prieks, ka šodien mēs tiekamies jau 3. reizi, un ir tiešām iedvesmojoši redzēt, ka mūsu ticība tam kopīgam mērķim nav zudusi, bet tieši pretēji, viņi ir kļuvusi arvien stiprāka. Ar katru reizi mums pievienojas jauni dalībnieki, jauni interesanti, kas vēlas kopā darboties, un tā, teiksim, ir tiešām skaidra zīme, ka mēs ejam pareizā virzienā. Mēs esam atvērta platforma, kurā dalāmies ar informāciju, ar aicinām organizācijas un cilvēks pievienoties, lai šī kopiena kļūtu arvien stiprāka. Un novēlu, lai šī sanāksme mums visiem ir iedvesmojoša un liederīga, gan klausoties par izaicinājumiem, gan arī daloties ar lieliem vai varbūt nelieliem veiksmes stāstiem. Paldies visiem par klātbūtni, iesaisti un kopīgo ticību. Kopā mēs varam izdarīt vairāk. Liels paldies, dāmas un kungi, aplausi, jo šī ir neliela svētku diena un liels paldies, protams, arī Robertam par ieguldīto darbu un koalīcijas turēšanu rāmjos. Turpināsim ar iepazīšanos, mazliet, lai iekustinātu arī balssaites, aicināšu iepazīstināt katram ar sevi pavisam īsi vārds, uzvārds un organizāciju, kur jūs pārstāvat, jo, protams, mēs visi pārstāvam dažādas organizācijas, bet tieši precizējot to organizāciju, kura šodien ir mums aktuāla. Pēc iepazīšanās arī vērsīsimies pie prezentācijām. Varbūt sākšu šeit no kreisās puses un uz priekšu. Lūdzu. Rolands Lapuķe, Latvijas Bērnu onkoloģijas fonda padomes loceklis.
Ieva Mičula, ārsts ģenētiķis, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, arī precīzijas medicīnas centra dalībnieks, bet šeit esmu kā Latvijas medicīnas ģenētikas asociācijas pārstāvis. Labdien, Vladislava Marāne, es pārstāvu Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju. Un tiešām liels prieks būt pie šī galda. Labdien visiem! Emils Sundjukovs, datorzinātnieks, bet pārstāvošs šeit jaunu uzņēmumu Longenesis, vadošu digitālas veselības jaunu uzņēmumu Baltijā un Veselības ministrijas digitālas veselības padome. Prieks būt šeit. Labdien, Kaspars Losāns. Šeit pārstāvu Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā, kā pārstāvs. Labdien, Valsts Ābols bērnu slimnīcas vadītājs. Labdien, Sanita Sīņica, Latvijas Reto slimību alianses pacientu balss. Labdien vēlreiz, Roberts Melbārdis, Precīzes medicīnas koalīcijas koordinators. Labdien, Anna Timofejeva, pārstāvu Veselības ministrijas veselības aprūpes departamentu. Labdien, Vadims Beļons, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis. Labdien, Dagna Grāvela, Bērnu slimnīcas laboratorijas vadītāja, Latvijas laboratorās medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja un arī ministrijas galvenā speciālista laboratorās diagnostikas jautājumos. Labdien, doktore Aija Geriņa, onkologa ķīmijterapeits, un šeit pārstāv Latvijas onkologa ķīmijterapijas asociācijas un tās vadītāji. Jā, labdien, paldies par uzaicinājumu. Ozoliņš Artūrs, ķirurgs pēc profesijas, šobrīd valdes loceklis Pauls Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcā un veselības ministrs galvenais ķirurģijas speciālists. Paldies. Margarita Kiopa, Rīgas Stradiņa universitātes zinātņu prorektore. Labdien, Raimonds Lapiņš, Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieks, pašā vidū transformācijas no statistikas tikai uz datu aģentūru. Labdien, Jānis Klaviņš, Biomedicīnas pētījuma un studiju centras, Precīzijas medicīnas grupas vadītājs. Labdien, onkoloģiskais pacients vispirms un onkoloģisko pacientu organizāciju Onkoliāns pārstāvs. Labdien, mans vārds ir Eriks Miklšteins, Alianses vīriešu veselības valdes loceklis. Paldies! Liels paldies, liels prieks iepazīties un noteikti turpināt arī sadarbību savstarpējo nākotnē. Šī nav vienīgā iespēja, kad jums būs iespēja izteikties. Noteikti jūsu iespēja un jūsu viedoklis būs laipni aicināts arī pēc prezentācijām. Bet šobrīd mēs virzamies mūsu prezentāciju virzienā. Un pirmā prezentācija mums ir no profesoras Mīriemas Batleres Džonsonas, kas ir HOP bērnu vēža centra Vācijā zinātniece, arī Rīgas Stradiņa universitātes un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas profesore. Prezentācija būs angļu valodā, arī pēc tam jautājumu un atbilžu sesiju aicinu veidot angļu valodā. So here I switch to the English for a very brief moment. Please, Professor, the floor is yours for 5 minutes, and after the 5 minutes there will be a short Q&A session. Okay? Thank you. The floor is yours. Good afternoon. I'm going to see my slides there. Not yet. So I'm sorry, I have to talk in English, but I'm still catching up on my Latvian. It's not as good as so far. Ah, yeah, great. Ah, yeah, no. So thanks for an invitation. I'm really happy that I get a chance to talk to you and kind of maybe give you a brief introduction into a different angle of precision medicine, because what's really great, I think by now when we hear about precision medicine, I think we all know about sequencing technology, finding really the right target for the patient and how we can identify this. But I think we also learned that just identifying the target and knowing maybe the key alteration in the cell, what makes the cell so aggressive, is not enough yet, because we still don't end up being able to treat every patient with cancer, and especially in the pediatric field. So today I want to talk to you a little bit about what my group I'm in the middle of establishing here right now, what I'm planning to do. So the title of the talk is to drug sensitivity profiling in pediatric oncology, and there I put the pediatric in brackets because my vision is to make a core facility here for every research team here in Latvia to use the pipelines I'm about to build. Let me see.
And I know some of you have seen the slides, but it's very, very dear to my heart that children are not small adults when it comes to oncology. So you can just see by the colors in the circles around, this represents different entities, so meaning which organ is affected by the tumors. And you can see for you on the right-hand side, for the adults, the coloring is rather in the blue area. So it's a very different spectrum of types of cancer than what the kids have. So the kids tend to have much more blood cancer, brain cancers. So when we talk already about the entities, they're very different. And also on the bottom, you can see the heights of the bars indicates how many alterations the cells have to become a cancer. And you can see on the right-hand side again, I don't know if on the right-hand side, the adults have many more alterations, also meaning they have way more targets available to treat the cancer than on the kids. The genome for the children with cancer is much easier to understand, but therefore also gives us very limited angles how we can help the kids or how we can specifically treat the cancer for the kids. So I really want to say that that's not the same when we talk about pediatric patients. And here it's a summary I did a couple of years ago, and you can see for the different cancer entities, we actually know already the drivers. We know what it changes. We know what makes the tumor so aggressive, but we just don't have the right treatment options for it. And this is where it goes to the next one, something we set up, and also with my position, which I'm still holding in Germany, in Heidelberg. So what we do, we take the tumor right from the operation room. We bring the tumor to our lab. We do a cell culture, so we're culturing the cells with media. We give the cells food. And what we do then, we put the cells, the tumor cells, in a small plate. So it's really small, and we have tiny areas in this plate. And we treat with drugs which we know are available. So currently we're treating with around 140 drugs, and we just check, okay, which of the drugs really kills the cells. At the same time, and which actually has a higher priority still, we also sequence the genome. So we know, we can see on the DNA level what has changed, and we can correlate it to what really the patient responds to, which for the drugs we have available. Because we know that it correlates for some of the target, it correlates really well. So then it's a nice confirmation that it's really worth it to treat the patient with this drug. But sometimes it also doesn't correlate. Sometimes the cells respond to a drug and we're super surprised. We don't know yet, does it really then always translate to the body? Because obviously it's still something different if you take the tumor cells and you treat it outside of your body. We're not this simple. But still, there's very good hints, and by using mouse studies, that actually it correlates quite well, the response on the plate to the humans. So ultimately, it's nice to know what is the reason why the cell responds, but in the end of the day, it's actually more important to do a drug screen like this, because this is where we see, okay, they really respond. And also always keep in mind what's really nice on the results. Here you can see on those waterfall plots, so it's called like a waterfall coming down. These are the different drugs we're checking. And what's really nice also to see, we know already to which of the drugs, the chemo drugs or whatever, they don't respond. So it's not even worth it to try it. So this will also spare the kids from treatment to just do treatments which they don't need. So all this is happening. I'm wrapping up. Yeah. So all this is happening within 2 weeks from the moment of the surgery to the results. And then we discussed this in the tumor board. And I just want to mention here, this is all together with a FIM lab. So it's from Helsinki, a lab which provides us the plates. And the plan is to do this for at least 20 of the patients here in Latvia. And just to know, it's still pricey. So we're talking for a full screen for the kids, we're talking about 1,000 per patient, 1,000 euros. But if we want to do it for all the pediatric cases we really need it for, we're just talking about 20,000 euros per year for this really good add-on in precision medicine. And with this, I want to thank you. It's my small group so far. So Anna Millera is the one who's already establishing this method. She's coming to Germany now for 4 weeks, so we can really teach her hands-on how we do it in Heidelberg. And we bring this over, and I hope it's going to be a great resource for all the research, pediatric and adults. Professor, thank you very much. Please join me for the round of applauses. Please stay in your place, because I'm opening the floor for questions from our guests over here. Any questions, comments? Please. Now is the time.
Yeah, please go ahead and please remind us who you are. If I may, the first one. Thank you. As a surgeon, I really enjoy what you said, and actually, this is where we should go in our big university clinics, that we investigate like practically everything which is taken out on a daily basis. This was the same. I had an opportunity to be at Stanford for 6 months. That was totally the same. Well, let's say from Whipple's or pancreas resection, from the lab, people came, took the sample, bring back. So that's on a daily basis in huge units like Heidelberg. I know Heidelberg team, they are very good at what they do. So we are only on the way on doing that. Thank you. Yeah, thank you. And just because from us, from the lab side, we need the surgeons, we need the pathologists, because we need the material. Otherwise, we can't help or perform from our side. So this needs definitely a group effort. Thank you very much. Any other questions from the audience, probably? No? Not yet? From the guests? No? So thank you very much, and please stay if you have time and enjoy the forum forehead. Thanks. Tā, mēs turpinām ar nākamo prezentāciju no Zannas Danebergas, Rīgas Tradiņu universitātes profesores, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docētājs. Un es virzīšos šajā virzienā, lai varu rādīt zīmi, ka laiks sāk iztecēt. Lūdzu. Jā, labdien! Liels paldies par uzaicinājumu un iespēju dalīties ar to, ko mēs darām, un pastāstīt arī jums. Tātad šeit es pārstāvu Rīgas Tradiņu universitātes onkoloģijas un molekulārās ģenētikas institūtu, un attiecīgi tēma ir digitālā pieeja pētījumu vadībai un arī psihoemocionālo risku analīzē ģenētiskajā testēšanā, bet tas dod iespēju man pastāstīt jums arī par projektu, uz kuru bāzes mēs šo te arī darām. Un tātad vispirms ir vajadzīgs projekts, lai mēs varētu stāstīt par šīm digitālajām pieredzēm, un tā kā mūsu institūta liela daļa no tēmas ir arī pārmantotie audzēji, tad attiecīgi projekts ir par augstu krūts ulnīcu vēža riska identificēšanu populācijā, un ir skaidrs, ka mēs saskaramies ar daudziem izaicinājumiem, lai šādu te projektu īstenotu. Pirmkārtām tā ir ģenētiskā testēšana, tātad mēs veicām BRCA1 un BRCA2 gēnu pilnu sekvencēšanu, un tā mūsu doma šajā pētījumā bija tāda, ka mēs nevēlamies uzlikt papildus slogu veselības aprūpei, tādēļ mēs meklējām digitālus risinājumus, kā iesaistīt pacientus, kā komunicēt ar pacientiem, kā nodrošināt informēto piekrišanu un visu pārējo pētījumam nepieciešamo. Attiecīgi, un arī mums, kā pētniekiem, apkopot datus, šāda digitālā platforma, protams, būtu ļoti vērtīga. Līdz ar to uzsākām šo projektu, un patiesībā šis projekts ir ziedojuma projekts un brīnišķīgs demonstrācija tam, kā var sadarboties industrija kopīgam mērķim, jo testēšanas daļu mums par ziedojumiem, kas tiek vākti krūtsvēža mēnesī, oktobrī, dod kompānija Lindex. Mums ir brīnišķīga sadarbība ar Longenesis, kura izstrādā šo digitālo platformu, un Gulba laboratorija, kur nodrošina loģistiku kā šim te ziedojuma projektam. Un tātad nedaudz īsti iepazīstināšu, kā tas izskatās no platformas viedokļa. Tātad šo QR kodu mēs varam nokļūt uz mūsu pētījumu platformā, un tad ir iespēja vai nu mēs atveram datorā, ir iespēja atvērt šo te saiti, vai arī var izmantot mobilās ierīces, kurā arī ir šis te formāts, kurš ir viegli pārskatāms. Tātad šeit ir informācija gan par pētījumu norisi, gan par to, kāda ir ieguvumi no dalības pētījumā, kāpēc nepieciešams šāds pētījums, ko nozīmē šī testēšana. Attiecīgi, mēs esam pirmais pētījums Latvijā, kurā šīs te informētās piekrišanas bija iespēja sniegt ar e-parakstu, ko jūs pašreiz arī redzat slaidos, kā tas notiek. Tātad šī te granulārā piekrišana, kur ir iespēja apstiprināt vai noliegt konkrēto apgalvojumu un izteikt vēlmi piedalīties konkrētā pētījuma daļā, un attiecīgi parakstīt to ar e-parakstu. Bet bez tā visa vēl... Es atvainojos, pārlec ātrāk pāri.
Atgriežos. Tā. Šeit tātad pētījuma dalībniecei vai dalībniekam ir iespēja sekot līdzi arī savu paraugu, nodotā parauga plūsmai. Tātad, tad, kad paraugs ir nonācis pie mums, ir uzsākta testēšana, dalībniece saņem informāciju, ka tas notiek, bet, kā redzat, ar šo sarkano kvarātiņu apakšā apvilktais, vienmēr ir iespēja apskatīt un papildināt vai atteikties no kādām daļām informētajā piekrišanā. Un aizejot, attiecīgi atkārtot uz informēto piekrišanu, ir iespēja pārvaldīt piekrišanu, kā arī lejuplādēt iepriekš veikto piekrišanu, kā arī redzēt informēto piekrišanu šīs te vēstures, kura ir pēdējā aktuālā informētā piekrišana. Un, attiecīgi, arī no pētnieku puses mēs varam izmantot dažādi šīs te aptaujas rīkus, kas jau ir sagatavoti. Attiecīgi, mēs izmantojam trauksmes un depresijas Latvijā validētās aptaujas formas, un arī platformas ietvarā mēs varam veikt tā kā īsu šo te analītikas analīzi, kā arī lejuplādēt dažādus failu formātā un veikt pilnāku analīzi. Bet man joprojām gribās teikt, ka šis te projekts ir ne tikai par digitalizāciju, bet arī par rezultātu. Un šajā nelielā pilotprojektā, kur mēs notestējām nedaudz vairāk kā 500 sievietes, mēs esam atklājuši 8 sievietes ar šo te augsto krūtsvēža risku, kuras visas ir jaunas, reproduktīvā vecumā un kurām vēl nav audzēja. Līdz ar to viņas visas ir uzsākušas šo te uzraudzības programmu, lai laicīgi identificētu to brīdi, kad šis audzējs ir parādījies. Kā arī analizējot trauksmes un depresijas formas, esam konstatējuši, ka tiem, kas ir testēti negatīvi, gan pirms, gan pēc, šie te rezultāti ir ļoti līdzīgi. Tātad tumšie stabiņi ir pirms testēšanas un gaišie pēc. Un pēdējais, ko gribēju pateikt, lielu paldies visiem, kas padarīja šo projektu iespējamu. Mēs turpinām. Lindeks arī šajā oktobra mēnesī vāda ziedojumus un ceram uz lielākiem un plašākiem rezultātiem. Sirsnīgs paldies! Paldies! Aplausi, lūdzu! Noteikti būtiska tēma un arī starp nozaru sadarbību veicinoša tēma. Kolēģi, jautājumi, komentāri? Klātesošie? Būs, jā, lūdzu, iepazīstiniet ar sevi. Krūtsvēža biedrība Vita Irīna Januma. Valstisks ieguldījums jūsu pētījumos? Šajā brīdī nē, kā es saku, šajā brīdī mēs virzam pētījumu, lai spētu izdarīt pietiekami secinājumus arī par ekonomisko ieguvumu, kas būtu valstī arī svarīgs, lai varētu tā kā likt priekšā un pasniegt un teikt, ka redziet, šis te ir vērtīgs, mēs saglabājam dzīvības, mēs saglabājam arī līdzekļus, jo galu galā nonākot 3. vai 4. krūtsvēža stadijā ārstniecībā, šie līdzekļi un izdevumi ir milzīgi. Tā kā tas ir mūsu mērķis, iegūt pietiekam pētniecības pamatojumu, lai varētu šo te projektu pasniegt. Vai bija pētīta, vai bija doma par vakcinēšanu, ietekmē bērnu vakcinēšanā pret dzemdes kakla vēzi uz to vai parmantoto krūts? Vispār tur ir tieši šī korelācija. Vai varētu šo būt? Korelāciju neesam pētījuši. Paldies par ideju. Būs, kur skatīties uz priekšu. Paldies. Paldies. Lūk, jaunas idejas arī tiek izpaustas. Vēl kādi jautājumi, komentāri? No dalībniekiem? Nē? Teiksim lielu paldies. Aplausu pavadībā. Paldies, paldies. Mēs turpinām ar doktoru Aiju Balodi, kas ir Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas patoloģijas centra vadītāja un prezentēs mums šodien arī precīzies onkoloģijas attīstības stāstu slimnīcā. Labdien, cienījami kolēģi! Man ir patiesas gods būt šeit un paldies par iespēju pastāstīt par to, kas notiek Rīgas Austrumu slimnīcā tieši patoloģijas centrā. Un es esmu pārliecināta, ka šis gads tiks ierakstīts vēsturē, jo ir notikuši jau šajā gadā 2 ļoti lieli notikumi. Viens, tātad pie patoloģijas centra ir sākus darboties atsevišķa daļa, kuras nosaukums ir precīzijas onkoloģijas daļa. Un arī šī gada 16. septembrī valdība ir atbalstījusi valsts patoloģijas centra izveidi. Jā, tāda atkāpšanās ceļa mums vairs nav, kā sakot, un tā ir mums liela iespēja strādāt tātad pilnvērtīgi uz priekšu.
Gribēju pateikt, kas ir precīzijas onkoloģija, jo precīzijas onkoloģija mūsu slimnīcas izpratnē noteikti ir tā saikne starp zinātni un praksi, jo praksi mums ir daudz vairāk un zinātne nāk tikai pēc tam. Slaids jums parāda, tā ir absolūti darbojošā schēma, kas vairs nevienu neinteresē, jo tā ir rutīna. Tas ir tas, kā pie mums notiek plaušu vēža pacientu, tātad šī molekulārā testēšana. Kas ir tie paši galvenie uzstādījumi? Mums ir, tad, lai būtu izvēlēta atbilstoša metode un tā veikta kvalitatīvi. Tas, ko tas nodrošina, ka visi tie pacienti, kuriem medikaments ir atklāts, pieejams Latvijā, šie pacienti šo medikamentu saņems. Un šī schēma darbojās jau vairāk nekā 3 gadus, un zinu pacientus, kuri joprojām ir dzīvi, pateicoties šīs schēmas, jāsaka, ļoti ātrai, precīzai darbībai, jo plaušu vēža pacientiem pats svarīgākais ir laiks. Ja šis laiks tiek iegūts, tad terapijas rezultāti ir iespējams tiešām neticami, ka pacienti dzīvo nevis mēnešus, bet vairākus gadus. Un schēmā, ja jūs pasakosiet, jūs redzēsiet, ka ir iesaistīts, ir visas 3 nodaļas ir iesaistītas, gan citoloģijas nodaļa, gan patoloģijas nodaļa, gan arī precīzijas onkoloģija, kas darbojās gan pirmajā posmā, kas notiek tātad pirms šī te multidisciplinārā konsīlija, gan arī vēlākā posmā, tad, kad ir sākusies progresija. Viens no tādiem diezgan grūtiem jautājumiem bija daudzas metodas mēs uzsākam, bet tad, pateicoties efektīvai terapijai, bija jāuzsāk mikrosatelītu stabilitātes vai nestabilitātes noteikšana. Un nebija īsti ceļš, kā to sākt. Un tad, kad mēs uzzinājām par NVD projektiem, tad mums jau bija šī ideja, un mēs, jāsaka, diezgan drosmīgi pieteicāmies, un šo projektu mums arī apstiprināja. Un pateicoties projektam, mēs tiešām varējam, jāsaka, pasaules līmenī ieviest metodi, izmēģinot visus pieejamos variantus. Tātad gan imunhistoķīmiski, gan ar polimerāzes ķēdes reakciju, gan arī tātad ar NGS, kur mums bija iespēja izmēģināt gan onkoloģisku lielu paneli mikrosatelītu noteikšanai, gan arī eksomu. Rezultātus noteikti šorīt jau dzirdējāt doktora Zalba prezentācijā. Tie, protams, ir starprezultāti, kad esam testējuši gandrīz 700 gastrointestālo pacientu šo materiālu uz mikrosatelītiem un gandrīz 200 pacientiem, tātad endometrija pacientiem, arī uz šiem mikrosatelītiem. Tas bija interesanti, ka var izmantot šīs vairākās metodas, un ja mēs sākumā domājam, ka šīs vairākās metodas ir tikai tā starp citu, tad jau patreiz pētījumi, jāsaka, vidū mēs saprotam to, ka tas bija ļoti būtiski, jo patreiz ir iezīmējušās 3 grupas pacientu, kuriem katram mēs testēsim atšķirīgi. Jā, tad mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka visticamāk kolorektālam vēža pacientiem mēs piedāvāsim šo mikrosatelītus noteikti tātad ar NGS paneli, savukārt kuņģa un barības vada vēža gadījumā lietot polimerāzes ķēdes reakciju, un savukārt endometrija pacientiem šo imunhistoķīmijas metodi. Tie ir vēl starp rezultāti, gaidīsim, protams, kopējos, un es vienmēr esmu pārsteigta, cik strauji tieši šajā kliniskajā darbā mainās šie kliniskie priekšstati, izpildījums, vajadzības, cik ļoti jābūt, jāsaka, šajā tēmā aktīvam, lai sekotu pasaulē, sekotu visiem jaunākajiem, jāsaka, iespējam pacientu ārstēšanā. Un gribēju pateikt paldies vēl plašākam lokam nekā jūs redzat uz ekrāna, jo uz ekrāna mēs redzam šo projektu komandu, bet tā ir tikai daļa no Rīgas Austrumu slimnīcā esošās komandas, kas strādā šajā precīzijas onkoloģijā. Paldies un priecāšos atbildēt. Paldies, aplausi.
Lūdzu, jautājumi, komentāri šajā pusē? Nē, auditorijā? Tiešām nebūs. Ir, jā, lūdzu. Jā, paldies jums. Mikrofonā, jā. Paldies jums liels par šo brīnišķīgo projektu un prieks, ka tiešām ieguvāt šo finansējumu NVD un ir tādi tik redzami un tik tādi rezultāti. Jūs sākumā pasacījāt, ka praksē vispirms un zinātne pēc tam. Un es gribēju paprasīt par to zinātni pēc tam. Mēs šeit koalīcijā esam, tāpēc, ka mēs meklējam, kā tos savienojumus darīt. Varbūt jums jau ir kādas idejas, kā jūs redzētu, kā šis, kas jums tagad ir rokās, kur jūs redzētu kādas jums interesi pētniecībai vai interesi sadarbībai, ar mūsu Rīgas Stradiņu universitāti vai Latvijas universitāti vai BMC, kādu no mums šeit klātesošajiem vai kolēģiem. Varbūt, ka jums ir kas, ko jūs mums varat iedot kopīgi. Paldies par jautājumu. Man šķiet, ka pirmām kārtām tas, ko mēs iegūsim, tas būs ļoti, ļoti apjomīgs datu apjoms, jo, kā mēs zinām, es negāju detaļās, ka šim projektam ir arī otra puse, ir šī ģenētikas puse, kur meklē šos linča pacientus. Un līdz šim Latvijā bija zināms laikam 2 ģimenes, kur ir šis sindroms. Savukārt pēc šī projekta mēs būsim aptvēruši gada laikā visus šos pacientus, kuriem iespējams ir šis sindroms, un tātad, vai kuru ģimenē ir. Un līdz ar to, pilnībā mainīsies šis, teiksim, nākotnes redzējums. Un parādīsies šie virzieni zinātnē, kur iet, kas mums vispār ir. Jo tas, laikam, bija patreiz tas vislielākais iztrūkums, ka šāda veida projekti, ja ir diezgan daudz, teiksim, krūtsvēža pacientiem projekti, tad Linča sindroma projektu Latvijā līdz šim nebija bijis. Un datu nevis praktiski, bet vienkārši Latvijā nebija pieejami. Paldies. Tā kā mēs esam atvērti dalīties ar datiem. Ir vēl jautājumi, lūdzu? Jā, paldies par jūsu lielisko darbu. Un mēs jau ar profesoru Ozoliņu šeit runājām. Ir fantastiski šie projekti iesāktie, bet kā jūs redzat, kā šie dati, šis projekts, kā viņš varētu nākotnē ieguldīties NVD patstāvīgā apmaksas sistēmā, jo mēs zinām, ka visi sadurās, diemžēl, pret finansējumu, visi mūsu labie mērķi. Jā, un doktori zina, ka es esmu optimists, un īstenībā mums jau ir bijušas sarunas gan ar Veselības ministriju, gan arī ar NVD, jo varbūt tas ir pat labāk, ka šie nav zinātniski, bet šie ir tātad šie te Eiropas NVD tieši piedāvātie projekti, jo projekta pamatmērķis bija izstrādāt metodi, kuru valsts turpina. Un tādēļ mēs ļoti rūpīgi skatāmies gan šo ekonomisko pamatojumu, dalām par grupām, skatāmies to vajadzību, lai jau nākošu nedēļu, bet aiznākošu nedēļu tātad prezentētu nacionālajiem dienestām. Un es ticu, ka mēs šo finansējumu iegūsim, jo mums viņš būs tiešām izstrādāts. Jā, paldies. Ja es varu, es paturpināšu to domu, tad tā bija tā baža, ka diezgan bieži projekts sākās, kā viņi beidzās, tā mēs kaut kur stūrī apsedzam ar sedziņu iekārtas. Es tā pārspīlēju, bet tas mans novēlējums, lai tas tiešām ir uz palikšanu un kā standarts. Un vai jums ir jau nākamais solis padomā, kā tas implementēsies klīniskā praksē konsīlijos, jo tad tam ir jābūt jau visu lielo slimnīcu, kur notiek konsīlija jau kā standartam. Ja? Tas būtu tāds novēlējums, ka mēs sadarbojamies arī, un vai jums ir jau paredzēts, ka klinicisti zinās, ka jūs kaut ko tādu jau darat. Paldies. Jā, liels paldies, pavisam noteikti, jo, kā jūs redzējāt, arī plaušu vēža piemēru, šādu pašu testēšanas algoritmu mums ir visām diagnozēm, un tad tas ir arī pamats, kādā veidā mēs sarunājamies ar valsts institūcijām un kā mēs tiekam uzklausīti, jo vienmēr ir diezgan skaidra šī te vīzija, kāpēc un kas ir nepieciešams.
Jā, ja es varētu, tas vairāk nav jautājums, bet vairāk komentārs. Apsveicu šo projektu un paldies par šiem rezultātiem. Es arī izsaku cerību, ka tas saglabāsies rutīnā diagnostikā, jo arī Rīgas Tradiņu universitāte šogad ir uzsākusi ar Oslo universitāti Lielu Horizon projektu par Linča sindromu un šīm te neinvazīvajām diagnostikas metodēm mutāciju nesējiem, kuriem vēl nav vēzis. Un Pauls Tradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas pārmantotā vēža kabinetā ir vairākas ģimenes zināmas, tā kā nav tikai 2 Latvijā. Un attiecīgi tas dotu cerību, jo ja ir iespēja atrast šīs ģimenes, mēs kaskādas testēšanā varam atrast šos te cilvēkus, kuri ir mutāciju nesēji un kuriem tieši būtu nepieciešama šī te neinvazīvā diagnostika, lai šajā uzraudzības ceļā daudz laicīgāk un ātrāk konstatētu dažādu audzētības. Tā kā veiksim jums un uz sadarbību. Paldies! Paldies jums liels! Liels paldies! Vēl īsumā jautājumi, komentāri? Nebūs. Paldies! Aplausi! Tā, kā nākamo prezentāciju aicināšu doktoru Aiju Geriņu Bērziņu, Latvijas onkologu ķīmijterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāju, arī par precīzijas medicīnas attīstību onkoloģijā. Lūdzu. Labdien! Man ir liels gods šeit runāt, un jāsaka tā, ka jau tā ir kļuvusi, man liekas, par tradīciju reizi gadā sapulcēties šeit, un arī mums bišķietiņi padomāt, kas tad ir noticis precīzijas medicīnā onkoloģijā šajā gadā, un tāpēc es atļāvos nedaudz parunāt par unikālu iespēju, paturpinot Aijas Balodes tēmu precīzijas terapija onkoloģijā un parunāt par tādu lietu, par būtībā inovatīvu terapiju, kas mums ir tikko dabūts akcepts šai terapijas apmaksai. Un tā ir unikāla metode, kurā sanāk kopā gan sistēmiska terapija, gan starterapija. Un tas ir pacientiem ar audzējiem, ar konkrētām audzēju grupām, kur mēs pielietojam šos medikamentus, kas ir ar radioaktīviem ligandiem, tādā veidā tātad mētiecīgi strādājot uz vēža šūnām. Un tas princips tātad ir, kad mēs šo te savienoto radioizotopu, vispirms tātad mums ir jāatrod šī te vieta, kur ir šī te vēža šūna, un attiecīgi ievadot šo te radioaktīvo izotopu intravenozi, viņš aiziet, kā jūs redzat, ļoti smuki līdz vēža šūnai un praktiski varētu teikt šo te vēža šūnu uzspridzina, iznīcina. Tātad ļoti mētiecīga darbība. Un, kā jūs redzat, šīs metodas nosaukums ir teranostika, kas sastāv no diviem būtiskiem, kas ietver divus būtiskus jēdzienus, tātad terapija un diagnostika. Protams, tas pirmais princips ir atrast šo te audzēju. Jāsaka tā, ka šī terapija domāta tiem audzējiem, kur reizēm ir ārkārtīgi grūti vizualizēt ar mūsu pašreiz pieejamām attēlu diagnostikas metodēm. Un šeit es runāju par neiroendokrīniem audzējiem, kas ir viena diezgan pieaugoša pacientu grupa, un otri audzēji ir metastātiski hormonu jūtīgi audzēji, ko vēlāk rādījuši prostatas vēzis un krūts vēzis, viens no tiem, kur ir šīs te kaulu metastāzes, kur tehniski ir reizēm grūti vizualizēt, vēl grūtāk ir šīs te kaulu metastāzes ārstēt. Un tātad šeit pastāv šis princips ārstē, ko redzi, un redzi, ko ārstē, tātad ar vienu ligandu mēs mēģinām tātad nodiagnosticēt tā būtiņa, oranžā būtiņa, kurā vietā tad šis audzējs atrodās un izspīdināt šīs te vēzis šūnas, ko, kā jau teicu, ar parastu metodu mēs neredzam, bet ar šo radioaktīvo ligandu mēs redzam. Un ar zaļo būtiņu aiziet tas virziens, kad mēs šo pacientu to, ko diagnosējam, ko mēs ieraudzījām šo audzēju, mēs pievadam klāt šo specifisko radioligandu, atkal tas ir cits ligands, kas šo vēža šūnu tātad iznīcina, nobloķē.
Un, kā jūs redzat, šie te rezultāti, ja pirmie šie pētījumi ir tātad uz neiroendokrīniem audzēji, kas it kā ir lēni noritoši savā būtībā ar samērā labu prognozi. Mums izdodās viņus izoperēt, bet ar sliktu prognozi tad, ja viņš dod metastās. Un ņemot vērā šo lēni noritošo audzēju gaitu, viņi bieži vien nestrādā. Mums jau zināmo ķīmijterapiju un arī īsti mērķterapiju viņiem līdz galam vēl joprojām nav pierādīts ieguvums. Tad jāsaka tā, ka šeit tātad pielietot šo metodi jau ar apzinātu zināmu šo te lutēciju, šo te molekulu, kā jūs redzat, ir pie metastātiska audzējuma ir fantastiski rezultāti. Šis nāves risks samazinās par 79%. Savukārt šis bezprogresijas periods pēc pētījuma datiem joprojām šī mediāna nav iegūta. Tas nozīmē, ka šie pacienti dzīvo bez šīs slimības aktivitātes. Un šī ir standarta terapija Eiropā, šī standarta terapija Amerikā, un es esmu tiešām ļoti priecīga, ka šīs terapija ir beidzot arī būs pieejama mūsu pacientiem, taisni neiroendokrīnu audzēju šo te specifikāciju. Protams, šīs terapijas izmaksas ir pietiekoši lielas, bet tā izskatās ir mūsu nākotne, jo šeit ir tātad tie pētījumi, kas uz pārējām audzēju lokalizācijām strādā, ka jūs redzat ļoti daudz pētījumu. Ir krūtsvēža pacientiem un, kā jau pieminēja, arī prostatsvēža pacientiem. Un tātad tā lielākā problēma ir šīs kaulu metastāzes, kur ar šo metodi var tikt klāt un šīs kaulu metastāzes ārstēt un pat arī stipri mazināt, ko mēs nevaram līdz šim ar pārējām metodēm izdarīt. Jo, kā jūs zinat, kaulu metastāzes izoperēt tehniski un ar anatomiski īsti nav iespējams. Un vēl viena liela problēma, kur šī metode varētu ļoti labi strādāt, tie galvas audzēji. Atkal šī ir tīri anatomiskā vieta, kur šī hematoencefaliskā barjera nelaiž pāri ne šos ķīmiju medikamentus un arī lielu daļu mēķu medikamentus. Tad, pateicoties ar šo te radioaktīvo ligantu palīdzību, kas tā tad aiznes šo te medikamentu līdz galvas smadzenēm, tā ir nākotne, ka mēs veiksmīgi varētu arī ārstēt šos agresīvos un dzīvībai bīstamos audzējus. Protams, lai mēs virzītos un uzstādītu šo te mērķi, reizēm, protams, liekas ļoti tālējoši šis process ir vajadzīgi tā 3 etapi. Viens tā tad ir šīs te aprīkojums, infrastruktūra, jo, protams, mēs strādājam gan pacientam, gan arī ārstam ar diezgan bīstamām radioaktīvām vielām. Otrs ir noteikti vajadzīga apmācība, tie speciālisti, jo pašreiz radionuklīdie speciālisti mums Latvijā ir tikai 2. Ja mēs šo pētījumus paredzam, ka šis pacientu skaits augs arī pie citām lokalizācijām, mums par šo te apmācību ir jādomā jau tagad. Nu, un, protams, pēdējais ir šī te pieejamība, jo, kā jau minēja arī Aija Baloda, mēs ļoti strauji onkoloģija attīstās šī te medikamenti, jaunās tehnoloģijas, bet tā plaisa Latvijā šī pieejamība mūsu pacientiem, diemžēl, kā nemazinās, tā nemazinās, diemžēl viņi arī padziļinās, jo, protams, šīs terapijas ir izmaksu dārgas, bet es domāju, ka arī mēs šeit esam tam dēļ, lai uzlikt šo it kā reizēm liekas pilnīgi nereālo mērķi, bet, kā šodien rāda, arī nereāli mērķi ir sasniedzami, un to mēs arī novēlam sev. Paldies. Aplausi. Sev un visiem mums pārējiem arī sabiedrībai kopumā noteikti. Jautājumi, komentāri? Šajā pusē? Kolēģi, izmantojam laiku liederīgi. Šajā pusē ir. Nu, atkal biedrība Vita Krūtsvēzes. Doktore Geriņa Bērziņa, paldies pirmkārt, ka jūs esat ķīmijterapeitu asociācijas prezidente. Tas ir pirmkārt, mums tas ir svarīgi, ka jūs visvairāk vēstules rakstat uz NVD par apmaksu. Tas ir jūs pacientu vārdā, es jums izsaku pateicību šajā fórumā. Paldies. Tā, tad ir jautājums, vai bija praktiski rezultāti jau pielietojot, cik pacienti jau saņēma un cik
Kādi rezultāti? Kā jau teicu, ir vajadzīgs speciāls aprīkojums pagaidām. Tas ir uzsākts Austrumu slimnīcā, un es saprotu, ka jau pirmais pacients. Par šo tēmu, jā, rītā būs vesela sesija, kur uzstāsies gan doktoris Šarbalko no Rakus slimnīcas, jā, bet katrā ziņā pirmais pacients jau ir jau ieplānots, bet, kā jau teicu, šīs izmaksas terapijai patiešām ir pietiekuši augstas. Jā. Jā, tas ir būtībā to dara staru terapeits, tas ir radionuklīdais terapeits. Jā, tas ir diezgan smalki. Jā. Citi jautājumi, komentāri, lūdzu? Nebūs. Liels paldies, aplausi. Turpinam ar profesora Jāņa Kloviņa prezentāciju. Profesors ir Latvijas biomedicīnas pētījumu studiju centra zinātniskās padomes priekšsēdētājs un stāstīs mums par valsts iedzīvotāju genoma datu informācijas sistēmu kā resursu medicīnas attīstībā. Lūdzu. Jā, vēlreiz labdien visiem. Tiešām mans mērķis pastāstīt par topošo valsts iedzīvotāju genomu datu informācijas sistēmu, pēc būtības sistēmu, kas būs pieejama jebkuram Latvijas iedzīvotājam. Vai nu kā pētījuma dalībniekam, vai nu kā pacientam, vai kā speciālistam, kas šos datus varētu arī kaut kādā veidā izmantot. Un kas tad īsti ir šī valsts iedzīvotāju genomu datu informācijas sistēma? Tātad pirmkārt tā atveseļošanas un noturības šajā finansētā projekta ietvaros tiek veidota kā valsts informācijas sistēma. Un pamatā viens no tiem uzdevumiem ir uzturēt šo te Latvijas iedzīvotāju genoma references datu kopu. Un tas viss notiek un tiek glabāts šeit Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Tātad jau šobrīd starp grāmatām jau šeit tiek glabāti aptuveni 4000 Latvijas iedzīvotāju genoma dati. Bet tas pats galvenais mērķis, ka šī informācijas sistēma tiek veidot universāli tā, lai šeit varētu nokļūt arī visas Latvijas genoma dati ar mērķi ne jau viņus tikai uzglabāt, aizsargāt, bet tiešām padarīt pieejamus dažādiem mērķiem. Pirmkārt, kā jau es teicu, pašiem iedzīvotājiem, kuru genoma dati šeit tiek glabāti, bet vēl jau vairāk caur autorizāciju arī dažādiem gan medicīnas speciālistiem, gan iespēju izmantot to pētījumos tā, lai tie dati ir pieejami praktiski uzreiz, nevis caur ļoti sarežģītām procedūrām. Tas tiesiskais pamats uz doto brīdi vēl joprojām apstiprināšanā Saeimā ir biobanku likums, un datu apstrāde un glabāšana tiek plānota veikta drošā vidē šajā valsts datu apstrādes mākonī. Bet es gribētu iziet cauri tiešām dažādiem šiem te lietotājiem. Pašlaik, kur mēs visvairāk jau testējam šo daļu, kas jau ir izstrādāta, tā ir tieši pašiem lietotājiem, iedzīvotājiem, kuru dati ir nokļuvuši caur dažādām schēmām šajā datu krātuvē. Tātad pirmkārt šādiem te lietotājiem būs piekļuve saviem individuālajiem genoma datiem. Kā viens no komponentiem arī šī dinamiskā piekrišanas formas modulis, kur būs iespēja gan atsaukt vai sniegt savu piekrišanu datu izmantošanai dažādiem mērķiem, bet vēl jau vairāk apskatīt arī jau konkrētus pētījuma rezultātus un ar dažādiem rīkiem jau izstrādāts metodes, kas varētu palīdzēt jau kaut kādus iegūt šos te profilaktiskos ieteikumus vai kaut kādus rezultātus par ģenētisko informāciju, kā piemēram poligēnu risku katrai dažādām slimībām. Ja? Un kā arī piedalīties dažādās skrīningu un pētniecības programmās, kuras ar šo ietvaru varētu tikt realizēts. Kā nākošais lietotāja grupa ir medicīnas darbinieki, un caur šo te dalībnieku autorizāciju tātad varētu būt medicīnas darbiniekiem piekļuve genoma profiliem, kā viens no agregētā veidā, un tas, protams, turpat nav vajadzīga autorizācija, būs iespēja ārstiem ģenētiķiem, piemēram, meklēt Latvijas genoma references datu, izmantojot tādu kā zināmu rīku Nomedu, kas ir tāds standarts, un tas, es domāju, ir viens no tādiem pieprasītākajām lietām uz doto brīdi, bet arī, protams, individuālā līmenī, ja ir autorizācija, varēs izmantot šos genoma datus agrīnai slimību profilaksei, personalizētai terapijai, kā arī
caur šo sistēmu varbūt pieprasīt arī dažādus papildus testus, kas būtu vajadzīgi. Un tā, diemžēl neiet vairāk uz priekšu. Jā, un kā nākošā lietotāja grupa ir pētnieki. Līdz ar to, ka šie dati tiek uzkrāti un ir arī daudz piekrišanas jau esoši, bet arī pacients var piekrist piedalīties dažādos pētījumos, tad pirmkārt pētnieki varēs veikt dažādus datu pieprasījumus par tiem apjomiem, kas jau ir uzglabāti, tātad, lai zinātu, vai vispār tur atrodami dati, kas viņus interesē, un ja tas notiek, tad piekļūt pseidonimizētiem genoma molekulārajiem datiem jau ar ētikas komisijā apstiprinātu pētījumu veikšanai, kā arī izmantot drošo vidi. Jau tagad biblioteka iepērk augstas veiktspējas skaitļošanas resursus, lai visas tās analīzes varētu veikt arī šeit Nacionālajā bibliotekā. Un tāpat izmantot tos rīkus, lai izveidotu un vadītu pētījumus. Un, protams, kā viena no tādiem pamatiem ir arī vēl viena lietotāja grupa, tie speciālisti, kas šos datus tur var ievietot, tātad ir izveidota konkrēta sistēma datu ievietošanai šajā sistēmā un, protams, arī nozīmīgi tādā veidā, lai viņus varētu integrēt pēc tam arī Eiropas genoma datu infrastruktūrā, ir izstrādāta jau speciāli modeļi šim procesam. Un, protams, tas dos iespēju izmantot šos genomu datus visdažādākām vajadzībām, no kurām šeit ir uzskaitītas, es teiktu, tikai dažas. Gan šo te klīniski nozīmīgo mutāciju noteikšanai, prevencijai, farmakoģenētikai, efektīvākai ārstniecības metāžu izvēlei un citām lietām. Paldies par uzmanību. Paldies profesoram, aplausi, droši. Komentāri, jautājumi. Būs mikrofons, tur tuvāk nav kāds? Labdien, ārstģenētiķis un bērnu slimnīcas. Bija jautājums, vai šie dati kaut kādā tiks arī, viņi tiks ievietoti Gnomadā, vai viņi būs nošērot ar Gnomadu, teiksim? Teiksim tā, ilgtermiņa plāns, protams, ir tāds, kad šie dati, lai viņi iekļautos varbūt lietotāju mērķākā globālā datu schēmā, tas notiks caur šo te Eiropas 1 miljons genomu projektu, kur pēc būtības kaut kādā ziņā top tas Nomad analogs. Tajā īstermiņā mēs tiešām veidojam šo te rīku, izmantojot šo brīvpieejas Nomad izstrādes tā, lai viņš izskatītos tieši tāpat kā Nomads, bet tajā viņš strādātu uz Latvijas references datiem. Tā, ka tas, lai lietotājiem būtu ērtāk, lai viņi varētu izmantot šo funkcionalitāti, kas ir Nomadā. Un tā ir tā lieta, kas tagad jau tiek ieviesta. Ja tie būs pagaidām, tajā vietā tie būs tīri lokāli. Jā, tie būs tikai Latvijas dati. Paldies. Paldies, jums uzlūdzu. Labdien, Ines Čakstīņa-Dzēra, vadošā pētniece RSU. Man cilvēki parastā jautājums, kad tā datubāze būtu pieejama tā kā cilvēkiem parastiem. Iedzīvotājiem, jūs teicāt, ka būs iespēja iedzīvotājiem tikt pie saviem datiem. Mūsu tiešām tā cerība ir, jo mēs arī solījām šos datus atgriezt atpakaļ, ka jau šī gada beigās būs caur vēstulēm mēs uzaicināsim šos cilvēkus reģistrēties, jo pašlaik mēs jau ierobežotā lokā jau testējam vienkārši šīs sistēmas noturību un dažādas citas lietas. Pēc būtības viņa ir gatava, un tad tas pirmais rezultāts, kas tur būs pieejams, jo es domāju, tas ir tas, kas cilvēkus visvairāk interesē, nevis varbūt tie jēlie dati, bet tieši kaut kāds rezultāts, tie būs šie poligēnie riski, kuri tiks ievietot sistēmā. Paldies. Vēl kādi komentāri, jautājumi? Šajā pusē? Nav? Tad teiksim paldies profesoram. Tur bija jautājums? Atvainojos. Vēl ir jautājums? Jā, droši. Paldies, Zana Danberga, Rīgas Tradiņu universitātē. Paldies par labām ziņām un par to, ka arī šie dati būs pieejami pētniecībai. Tātad
gada beigas, tas pats arī attiecās uz pētniekiem pieejamiem datiem, vai tas ir ilgākā laika posmā? Es domāju, tas ir jautājums kaut kādā līmenī, ja, jo, teiksim, lai uzzinātu kaut kādas mutāciju frekvences vai variantu frekvences, jā, nu, pēc individuāliem pieprasījumiem mēs to darām jau tagad, bet tas, protams, nav caur sistēmu, to mēs palīdzam izdarīt papildus. Tas ir drīzāk jau jautājums, jo pati sistēma vairāk ir mums jānodot lietošanā nākošā gada jūnijā. Es domāju, tas jautājums, cik ātri mēs paspēsim visas šīs lietas ieviest, ja? Bet pēc nākošā gada jūnija jā, šie būs pieejami dati arī pētniecībai. Uz doto brīdi, diemžēl, mēs nevarēsim šo drošo vidi nodrošināt. Tas nozīmē, ja pieņemsim tagad būs kaut kāds pieprasījums, ka man interesē tādi un tādi pacientu dati, tad būs jāvienojas, kādā formātā viņi tiek izsniegti. Pašlaik likumdošana to atļauj, un pašlaik mēs dosim datus pētniekiem, lai gan nākotnē tie varētu būt tieši drošā vidē saglabāti un analizēti. Jā, paldies. Un vēl ir jautājums par paraugu saistītajiem datiem. Vai tie ir pašreportēti paraugu saistītie dati, vai tie ir tā kā, vai dažādi? Tur ir ārstniecības iestāžu vākti dati. Tur ir tiešām ļoti dati. Pagaidām, protams, mums nav sasaiste ar reģistriem. Ja? Tas, es domāju, būs tas viens no galvenajiem mērķiem un uzdevumiem nākotnē. Pašlaik tās datu apjoms, vismaz, kas ir datu references, kopā ir salīdzinoši minimāls, jo tā tiešām ir nelielas intervijas, nelielas anketu dati, kas ir pieejami. Ja? Tāpēc varbūt tur references datu kopā būs salīdzinoši maz papildus informācijas. Bet es ceru, ka ar laiku mums izdosies nodrošināt, un tas jau ir otrreizējo datu izmantošanas likuma jau jautājums, kādā veidā varētu sasaistīt jau tiešā veidā šos datus ar reģistru datiem. Paldies. Paldies. Vēl pēdējie komentāri, jautājumi? Lai neviens neaizmirstās. Liels paldies. Paldies par iesaisti, paldies par prezentācijām. Mēs varam redzēt, ka zinātniskā attīstība notiek. Mēs varam redzēt arī, ka praktiskais pielietojums attīstās. Un tas, protams, no sabiedrības viedokļa ir ārkārtīgi svarīgi, kad arī šī attīstība kļūst pieejama pacientam un sabiedrībai kopumā. Prezentāciju bloks šobrīd ir noslēdzies. Līdz ar to ir brīdis, kad mēs vēršamies pie mūsu klātesošajiem viesiem. Aicināšu dalīties ar jūsu organizācijas, ar jūsu personīgajām pārdomām par dzirdēto, bet ne tikai par to, arī par to, kas varbūt precīzijas medicīnas kontekstā ir šobrīd aktuāls uz jūsu darba galda un jūsu organizācijas iekšēnē, lai tiešām izmantotu šīs atlikušās labās 30+ minūtes liederīgi un uz nākotni orientēti. Lūdzu, brīvprātīgi varam pieteikties, paceļot savas vārda kartes, jā, sāksim ar to pusi. Ja nē, tad aicināšu pēc kārtas, bet lūdzu. Ja? Droši. Mēs esam jau iepazinušies, bet varbūt atgādiniet, jo mums iet ieraksts, tad, ja pēc kāda laika kāds klausās, lai ir zināms. Jā, paldies liels, un es varbūt atvainojos, ka es pasteidzos pie tā vārda tik pirmā Agrita Kijopa Rīgas Stradiņu universitātes zinātņu prorektore, un šajā uzrunas daļā arī vienotā pakalpojuma centra padomes loceklu un priekšsēdētāju, un vienotais pakalpojuma centrs ir 4 zinātnes universitāšu veidots IT sistēmu attīstības organizācija. Un šobrīd ir tāds viens, es teiktu, liels, bet no tādā varbūt precīzijas medicīnas skatu punktā neliels, bet patīkams papildinājums mūsu ekosistēmas spējai sevi apzināt un sevi parādīt. Tad pašreiz 4 zinātņu universitātes ievieš jaunas zinātniskās informācijas sistēmas, kuras no pasaules savāc, no dažādām datubāzēm savāc to informāciju, kāda ir pieejama par zinātnieku darba rezultātiem, tad publikācijām, projektiem, arī savāc informāciju no dažādām ziņu vietnēm par to, kur mēs esam piedalījušies, ko esam par sevi sacījuši. Un, protams, tas iekšēji arī tiek sasaistīts kopā ar visām mūsu iekšējām informācijas sistēmām.
Šo dara 4 zinātņu universitātes, tātad Rīgas Stradiņu universitāte, Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas biotehnoloģiju, biozinātņu un tehnoloģiju LBTU universitāte. Un valsts līmenī Izglītības un zinātnes ministrija ir iegādājusies arī tādu kopienas moduli, kurā šobrīd apsver iespēju iesaistīties arī vairāk pie galda sēdošie, piemēram, tas pats biomedicīnas centrs, organiskās sintēzes institūts un arī nacionālo moduli. Tagad aizlicot uz to, kāda darīšana ar to ir precīzijas medicīnai. Šī te informācijas sistēma, sakārtojot saulaicīgi, arī jau šobrīd, bet sakārtojot saulaicīgi tos informācijas laukus, ļoti labi ļauj ieraudzīt, kas mums valstī precīzijas medicīnas jomā notiek. Kādi ir cilvēki, kādi speciālisti strādā, kas ir tie profili, tas ir viena no informācijas laukiem. Kādi projekti šobrīd tiek īstenoti vai jau ir bijuši īstenoti, kādas ir pasaules sadarbības, ko esam radījuši, kur mums ir kādi finansējuma avoti. Un tā kā mēs esam tādā ļoti aktīvā fāzē, šobrīd arī zinātņu prorektoru līmenī vienoto pakalpojumu centrā strādājam pie šīs struktūras, es pilnīgi tādu diezgan droši varu sacīt, ka mēs varam, es pārējo prorektoru vārdā un savā vārdā varu sacīt, ka mēs varam apņemties, ka mēs šos laukus varam pieskatīt. Un tad varu arī aicināt gan pētniekus, gan iestādes, publicējot un piesakot sevi, ievietot tos pareizos atslēgvārdus. Ir kā tāds tehnisks sīkums no ikdienas darba, bet tad, kad ir šī par sevi ir jāpastāst, jāparāda un arī jāsaprot, kas mums ir, tad šis ir tāds ļoti noderīgs informācijas apjoms. Un cik es zinu, arī slimnīcām ir iespēja šajā visā iesaistīties un pievienoties. Tā kā mana cerība uz nākamo gadu ir faktiski, ka mēs pie šī galda sēdot varēsim jums nodemonstrēt. Es šobrīd būtu varējusi nodemonstrēt Rīgas Stradiņu universitātes portālu, jo mums ir jau 5 gadi šāda sistēma ieviesta. Bijām savā ziņā čempioni, bet nākamgad es esmu vairāk kā pārliecināta, ka mēs jau šeit varēsim parādīt un tad arī izgaismot tiešām visu to mūsu darbu, kas mums ir un ko mēs darām. Paldies jums liels! Un varbūt tikai pabeidzot, mēs ar kolēģi dosimies parakstīt vienu memorandu, arī kas ir visā mūsu šodienas notikuma gaismā, tāpēc atvainojamos, ka mēs... Liels paldies un apsveicam ar jaunas sadarbības sākšanos noteikti. Vēl kādi citi komentāri, aktualitātes jūsu nozarē, jūsu institūcijā, droši? Jā, lūdzu. Mikrofonā lūdzu runāju mums ierakstā, lai labi skan. Onkoloģisko pacientu organizācija Onkoalianses valdes loceklis Edgars Āboliņš. Paldies šodien visiem, kuri prezentēja pacientu skatījumā ļoti nozīmīgus darbus, un paldies gan pētniekiem, zinātniekiem, ārstiem un visiem iesaistītajiem. Un mēs kā pacienti redzam, uz kurieni, mēs redzam to gaismu tuneļa galā stipri lielāku, jā. Bet atgriežoties pie tās bažas, lai šī gaisma tai tuneļa galā atnāktu ātrāk, šodienas baža mums, protams, ir tas valsts budžets, kas ir paredzēts medicīnai. Liela baža mums ir par to. Un nākošās lietas, kas mums, protams, interesē kā onkoloģiskiem pacientiem, tas ir Latvijas onkoloģijas centra pilna renovācija, nevis daļa, jo tā ir daļa arī no jebkuru pacientu nākotnes, labsajūtas un pašsajūtas. Un, protams, arī šīs ēkas, vai tā ir Rīgas Stradiņu universitāte, vai tā ir Bērnu klīniskā universitāte, vai tas ir rakurs, viņas ir jāpiepildi arī ar saturu. Un viens no satura veidiem, kas mums arī kā onkoloģiskiem pacientiem ir svarīgs, ir arī, kaut kādā mērā to varētu arī saistīt ar precīzijas medicīnu, robotizētā ķirurģiju, kas ļoti kardināli tomēr uzlabo pacientu labsajūtu, gala rezultātu, ātrāk izvesļošanās. Un zinot Latvijas populācijas apjomu, tas jebkuram mūsu pacientam ir svarīgi gan personīgi, gan ģimeniski, gan sabiedriski. Paldies. Liels paldies. Noteikti valsts budžets ir temats, kuru skar
ikvienu pie šī galda sēdošo. Varbūt Vladislabai vārdu un tad tālāk. Paldies. Tātad esmu Vladislava Marāne, direktore Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijā. Es tajā pārdomu sadaļā droši vien šodien arī parunāšu. Pirmkārt, tiešām paldies par prezentācijām. Manuprāt, ļoti iespaidīgs darbs, kas tiek darīts. Un daudz arī tiešām izdarīts arī pie tiem resursiem, kas mums ir. Man pārdomas šodien arī klausoties citus paneļus un citas prezentācijas ir vairāk par šiem tādā plašākā kontekstā par priekšnosacījumiem un vidi, kādā precīzijas medicīna Latvijā var attīstīties, jo skaidrs, ka precīzijas medicīna nav viena pati, tā ir jāskatās plašākā veselības nozares kontekstā, varbūt arī pacientu organizācijas viedokli turpinot, protams, ka tas ir veselības nozares finansējums. Un ja mēs skatāmies uz inovāciju un uz medikamentiem, reizēm mēs dzirdam, arī šodien ir dzirdēts, ka mums ir ļoti maza valsts, starptautiskie ražotāji šeit negrib nākt, bet tas nav galvenais iemesls. Mūsu valsts lielums ir svarīgs, bet ne tik ļoti, cik tas, cik ātrā veidā mēs ieguldam inovācijās un kā mums gan veselības sistēma attīstās, gan arī kā mēs liekam iekšā, tā teikt, naudu kompensējumu medikamentu sarakstā. Un mums šobrīd ir aptuveni 80 medikamenti rindā, kas jau ir izvērtēti un izmaksu efektīvi, un tad, protams, ka tad ir jautājums, kā lai nāk vēl ar kaut ko jaunu. Un šeit es domāju gan jaunus medikamentus un jaunas inovācijas, gan arī kopumā, lai ražotāji šeit vairāk nāk un būtu gatavi arī sadarboties ar slimnīcām vai citiem partneriem dažādu iniciatīvu veikšanā. Un es zinu, ka šī tēma ir tāda zināma, visi ir dzirdējuši, ka finansējuma nav un ir sarežģīta, bet man liekas, ir svarīgi tomēr atkal un atkal domāt par to arī no šīs perspektīvas, ka tā ir vide un varbūt mēs kopā varam kaut ko vairāk darīt, tādu nelielu revolūciju gribētos. Un otrkārt, es vēl gribēju runāt arī par regulatoro vidi, kas mums ir Latvijā. Protams, biobanku likums, sekundāro datu likums. Es nesen klausījos, sekoju līdzi Saeimā komisijā biobanku likumam, un tur vēl būs darba grupas, un pie tā vēl tiks strādāts, un tad daži deputāti minēja, nu tad jau vēl darba grupas var notikt, jo tas jau nav tik steidzami. Un man liekas, ka tas ir steidzami. Ir steidzams gan sekundāro datu likums, gan biobanku likums, gan arī dažādas iniciatīvas, kas mums notiek digitālās veselības kontekstā, jo te arī ir priekšnosacījumi, lai mēs varētu attīstīties. Un es domāju, ka mums visiem kopīgi iespējams vairāk ir jāskaidro lēmumu pieņēmējiem, kāda ir sasaiste šiem regulējumiem ar to, cik ātri mēs varam iet uz priekšu. Un, protams, pie vides ir arī ieguldījumi zinātnē, tāpat arī Eiropas Savienības regulējums mūs ietekmē. Varbūt šodien par to tik daudz ne, bet Sintī sākumā minēja arī, ka jāskatās uz sevi kritiskāk, un es domāju, savukārt, mēs kā koalīcija, es ceru, ka nākamgad, kad mēs šeit būsim, un mēs no SIFAS puses arī noteikti varētu būt vēl aktīvāki, lai mēs tiešām nonāktu varbūt pie kāda kopīga, vismaz neliela rīcības plāna, ko mēs varētu kopīgi īstenot un jau mazliet ar konkrētākiem soļiem saprast, kā mēs Latvijā varētu virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Es pierakstu rīcības plāns, un man būs viens nodevums jau šodienas darba devējiem par nākotnes attīstību. Ja? Lūdzu, tālāk. Jā, paldies. Paturpinot laikam gan pacientu organizācijas, gan arī SIFAS pārstāvis Vladislavs teikto. Pirmkārt, paldies visiem pētniekiem un noteikti katrs no tiem pilotiem vai pētniecības projektiem glābjot dzīvības un pāgrinot arī dzīvildzi ir nenovērtējams. Attiecīgi mēs, protams, šis ir kaut kas unikāls un lielisks, bet, protams, es gribēju arī paturpināt to, ko Agrita jau paša sākuma teica, kur aizgāja parakstīt svarīgu memorandu, ir par to, kā mēs pēc tam translējam visus šos pētījumus. Jo beigās ļoti daudz, ko mēs veicam, gan no valsts finansēm, gan no Eiropas finansēm, tādi pilotu projekti, pētniecības projekti, mēs to publicējam, jautājums vienmēr, protams, arī sabiedrība, kā mēs to varam translēt. Un tad translācija, protams, sežot vairākos pasākumos, mēs varam runāt par onkoloģiju, mēs varam aiziet uz neiroloģiju, uz citiem jomām. Visiem vajag papildus finansējumu, vai ne? Bet, ja mēs skatāmies tā holistiski vai makroskopiski, mēs nevaram visiem iedot visu un katru gadu veidot jaunas medikamentus, jaunas pieejas, mēs nevaram piedrukāt vēl budžeta naudu, mums vajag skatīties uz to no izmaksu efektivitātes un arī no gudras investīcijas perspektīvas. Un skatoties no savas puses, no datu puses vai no digitālas puses, manuprāt, tur ir vairāk aspektu, uz ko mums jāskatās. Pirmkārt, jāstas uz to, kā mēs varam mērīt rezultātus ilgtermiņā, un tas nav tikai par to, ka pacients atrodas veselības aprūpes iestādē, bet, piemēram, sniedzot viņam inovatīvo
precīzes medicīnas pieeju, kā mēs spējam novērtēt to dzīvildzi un dzīves kvalitāti un arī atdevi valsts ekonomikai ilgtermiņu. Un tas ir tā lieta, ko mēs īsti nemeram ikdiena vai reālās pasaules tādā situācijā. Līdz ar to arī veidojas stāsts, ja mēs veidojam narratīvu par to, ka mēs palīdzam pacientiem, kas ir lielisks sasniegums, bet ja mēs tā kā saliekam kopā visas klīnikas, visas departamentus, tas sanāk tā atbildi ir, ka visiem vajag naudu, un naudas nav tik daudz. Un jautājums ir, protams, par to, kā mēs varam iegūt ne tikai to, ka mēs izglābam dzīvību, bet kā mēs varam paildzināt, piemēram, maksātspējīgumu, vai atdevi, iedzīvotāju atdevi valsts ekonomikai. Tas ir viens, un tur dati var palīdzēt ļoti labi, un tur ir jāskatās uz to praktiski. Otrais stāsts, protams, ir saistīts ar to, kā mēs skatāmies uz prevenciju un uz novēršām nāvēm un vispār uz sabiedrības iesaisti kā tādu. Jo man liekas, ka tur mums bišķi jāmaina tā paradigma no vienkārši pētījumu subjektiem, ka mēs runājam, ka mums jāizstāsta 100 pacientiem, mēs tur uztaisīsim publikāciju, atversim daudz pētniekiem, kaut kad Latvija pēc 100 gadiem varbūt iegūs kaut kādu labumu, kas ir superīgi. Mums jāstāsta uz īpaši plašāku sabiedrību, kā uz pakalpojumu saņēmējiem vai uz klientiem. Un tur arī jāveido tas pakalpojums, un es saukšu viņu par pakalpojumu, ko mēs veidam arī pētījumos, par pievilcīgu, par personalizētu, kad pacients redz uzreiz ieguvumu tā visā. Tā arī izsakot arī pateicību Rīgas Stradiņu universitātei, kad viņa veido to pārmantotu krūsu nolnieces vēža mutāciju, kur tiešām ļoti aktīvi, tas tiešām nepieredzēt aktīvi sievietes iesaistās, iegūst personalizētu rezultātus un konsultāciju. Tad ir skaidrs, ko tev darīt tālāk tavā dzīves ceļā, nevis vienkārši, ka tu biji daļa no tādas skaistas augstraudas publikācijas, vai ne, vai ko mēs varam Latvijas Nacionālajā bibliotēkā papildus serveriem ielikt arī izdruku un atstāt nākotnes vārdā. Tas droši vien tas divas tēmas, es arī ieteiktu arī skatīties uz to, kā mēs varam to izmaksu efektivitāti mērīt un arī novēlēt arī visiem pētījumu autoriem arī domāt par to, kā mēs varam to izmērīt, jo skaidrs, ka tā mantra par to, ka nauda mums iedos, vai ne, tas exit plāns, tā tendence neliecina par to, ka visiem to naudu iedos. Tur ir jāpierta lietas ar reālas pasaules datiem. Absolūti, paldies. Un pavisam nesen mums ar Vladislavu bija sadarbība pētījumā, kas tieši runā par šīs ekonomiskās ietekmes klātesamību arī no veselības industrijas puses. Tā kā tas ļoti aktuāls, un tas arī kaut kur varbūt palīdz ceļā uz to revolūciju, vai ne, ko pie galda esošie noteikti kādā brīdī varbūt ir izjutuši, ka ir tāda nepieciešamība. Bet lūdzu, ar Beļina kungu turpinām un tad klātsošo dāmu. Jā, labdien, vēlreiz Vladimirs Beļins, Austrums Slimnīcas valdes loceklis. Mēs varbūt gribētu 3 lietas izzīmēt. Pirmā, es gribētu mazliet reflektēt uz to, ko Aboliņa kungs minēja, kad tas, ko uztrauc šobrīd pacients uztrauc patreiz tiešām Latvijas onkoloģijas centra infrastruktūru, un tas ir jautājums, kas ir Austrums Slimnīcas valdes padomes un arī šobrīd ministrijas darba kārtībā. Un šis ir jautājums, uz ko mēs noteikti arī fokusējamies, kā jūs arī zināt, tad tas, kas attiecās uz operāciju bloku un intensīvās terapijas nodaļas rekonstrukcija finansējums ir iezīmēts, un mums ir arī cerības tam, ka mums arī visam onkoloģijas centram, arī šim te stacionāram, tomēr izdosies rast arī finansējumu pie tā kā mēs to darbu turpinām. Bet mēs tiešām ar ļoti lielu tādu pietāti un arī pienākumu pret pacientiem arī šo jautājumu raugāmies, un to, manuprāt, jebkurš no mums arī dzirdēja šodien arī doktors Balots prezentācijām, cik ļoti visi kolēģi, kuri strādā tieši onkoloģijas jomā, ir uz to ar pacientu, un mums ir patiešām ļoti liels prieks par to, ka pacientu organizācijas ar mums ļoti cieši sadarbojās, un tad, zināmā mērā arī tur mūs tādā tonusā, vai ne? Un tā varbūt ir infrastruktūras jautājums. Tad, ja mēs runājam par tām nākamo aktualitāti, tas arī izskanēja jau prezentācijā. Patiešām valsts statusu piešķiršana patoloģijas centram ir notikums, jo tas ir ceļš, kur mēs esam gājuši no 2007. gada faktiski, tā kā ļoti, ļoti ilgi. Un, lai tātad šo statusu iegūtu, bija jāizpildās noteiktiem kritērijiem. Es varbūt neiešu detaļās, bet tas ir skaidrs, ka šeit nav runa tikai par sienām, iekārtām, bet runa ir arī par personālu spēju, tātad personālu spēju veikt noteiktus izmeklējumus noteiktā laikā.
Un arī tas bija daktais prezentācijā redzams, ka tātad šobrīd mums patiešām ir prieks, ka tātad izmeklējuma laika izpilde atbilst Eiropas vadošo klīniku standartiem. Nu, tā viens no references centriem, uz ko mēs raugāmies, ir piemēram Cīrikas universitātes klīnika. Līdz ar to pacientiem šajā ziņā atkal mēs varētu dot to pārliecību, ka mēs strādājam atbilstoši visaugstākajiem standartiem. Tas, par ko mēs patiešām arī šobrīd saistībā ar valsts statusu piešķiršanu patoloģijas centram, mēs redzam, ka tā jēgpilna arī investīcija turpināšana un noteikti metožu un struktūras atbalstīšana būtu tieši izmantojot šo centralizēto pieeju, raugoties uz patoloģijas centru kā references centru, un tātad šo sarežģītos, varbūt arī retāk veicamos izmeklējumus vajadzētu nodrošināt atsevišķos centros, kas būtu noteikti patoloģijas centrā un arī noteikti arī bērnu slimnīcā, bet mēs esam kategoriski pret šo izmeklējumu decentralizāciju. Un varbūt tāda trešā svarīgā lieta ir, ko es tiešām gribētu uzsvērt, ir sadarbība. Profesora Kiopa arī savā jautājumā ietvēra šo, kad jautāja doktorai Balodei, kāpēc vispirms praksa un tad zinātne. Tas nav tāpēc, ka mēs vispirms praktiski kaut ko darām, pēc tam zinātni attīstam, bet vienkārši tīri praktiski, ņemot vērā, ka Austrum slimnīcā ārstēs vairāk 80% no visiem onkoloģijas pacientiem Latvijā un arī vairāk 85% no visiem tātad izmeklējumiem, kurus mēs veicam, tad tie ir tieši patoloģijas centrā. Līdz ar to tātad tas galvenais primārais fokus ir tieši tas praktiskais darbs, un tad faktiski tā zinātne mums paliek, tad, ja mums ir laiks, un tad līdz ar to mums ir ļoti liels prieks, ka mums bija šie NVD apstiprinātie projekti, caur kuriem gan piešķirot, tātad gan saņemot šo finansējumu, mums ir iespēja testēt, tātad ieviest jaunas metodas, un kas ir svarīgi, tad sadarbībā arī ar NVD finanšu kolēģiem arī sekot līdzi un izstrādāt arī šo farmakoekonomisko modeli un arī sarēķināt arī precīzi tarifus, lai mēs varam nodrošināt šo tālāko izmeklējumu arī izmantošanu jau pēc projekta beigām. Jā, paldies. Liels paldies jums. Turpinam ar Grāveles kundzi, lūdzu. Jā, labdien vēlreiz. Esmu Dagna Grāvela, bērnu slimnīcas laboratorijas vadītāja, arī Latvijas laboratorās medicīnas biedrības valdes priekšsēdētāja. Vispirms liels paldies par šodienas pasākumu, par iespēju dzirdēt tik ārkārtīgi fantastiskus veiksmes stāstus. Un tas ārkārtīgi priecē dzirdot, ko kolēģiem ir izdevies gan ikdienas darbā, gan pētījumos sasniegt. Es pavisam īsi, bet dažas tādas atziņas, ko man vienkārši gribējās pateikt. Pirmais aicinu uz sadzirdēšanu un sadarbību. Šeit mēs pie galda sēžam tik daudz specialitāšu pārstāvji, un ja mēs ne tik vien runātu, bet arī, nosacīti, ja, bet varētu sadarboties. Tad es domāju, ka tas rezultāts būtu ļoti pozitīvs un mums atrastos daudz kam līdzekļi. Kāpēc es tā gribu teikt? Viens, ko es varu apgalvot, laboratorijās ir ārkārtīgi daudz datu. Un patiesībā šie dati ir gan laboratorijas serveros, gan šobrīd arī e-veselībā. Bet datu analīze praktiski nenotiek. Un mēs varētu nenonākt daudzos gadījumos līdz saslimšanai un nerunāt par pacientu, bet mēs varētu runāt par cilvēku, kas vēl nav slims un kas nebūtu jāārstē. Ja mēs šos datus saulaicīgi analizētu un tiem sekotu, un tur nekas daudz nav vajadzīgs, es patiešām ļoti gaidu tālāku attīstību šai digitālajai e-veselībai, kur ir paredzēts sekot datu dinamikai, jo vesels pacients ir daudz lētāks valstī nekā slims. Ja? Tātad pat ne pacients, bet vesels cilvēks ir lētāks.
Un kas ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs labi speciālisti, ir vajadzīgi datu analītiķi, un te jau ir ietaupījums. Nākošais, protams, par ko mēs arī runājam, par datu jēgpilnu ieguvi, par analīžu jēgpilnu nozīmēšanu. Tā arī ir nauda, atkārtoti izmeklējumi. 1 eiro pie otra, un es domāju, ka daudzi no šodienas projektiem būtu iespējams viņus realizēt tālākā nākotnē, ja mēs šo eiro pie eiro pieliktu un rastos līdzekļi. Tās ir tās galvenās atziņas, ko man šodien gribējās pateikt šai publikai. Jo naudu es domāju, ka varētu atrast arī no tā, kas ir. Paldies! Ārkārtīgi būtiski, protams, sadzirdēšana un sadarbība tie ir atslēgas vārdi virzībai uz attīstību. Vai ne? Es iedošu vārdu ātram jautājumam un tad vārds. Fantastiski dzirdēt to, ka jūs vēlaties analizēt, ka būtu labi, ja būtu analīze. Un sakiet, lūdzu, inovatīvai izpratnē vēža reģistra funkcija analizēt vai piesaistīt zinātniekus analizēt, būtu arī modernā vēža reģistra skatījumā. Tā analīze notiktu vēža reģistra ietvaros. Mums stāsta, ka vēža reģistra ir tikai statistika. Nē, to dara SPKC. Mums svarīgi šī pieeja un tā modernā vēža reģistra izpratne. Ko jūs par to domājat? Paldies jums par jautājumu. Varbūt vēža reģistrs nav gluži manā ikdienas skatu lokā, bet tajā pašā laikā es gribētu pievērst uzmanību pavisam elementārām lietām. Tam pašam glikozes līmenim, lai nenonāktu līdz diabēta pacientam, hemoglobīnam, kurš varētu būt kā vēstnesis, tai skaitā arī vēzim, un sakojot dinamikā un nenovedot pacientu līdz jau izmainītiem un kritiskiem rādītājiem, tas būtu kā signāls pievērsties viņa citu veidu izmeklēšanai. Es neatbildēju tieši uz jūsu jautājumu, bet tas ir tas mans redzējums. Paldies, virzamies tālāk. Vārds Geriņas Bērziņas kundzei, lūdzu. Jā, paldies. Es gribēju varbūt 2 lietām pievērsties, un šeit es vairāk gribētu teikt par pacientu pieejamību diagnostikai un terapijai. Un es gribētu bišķītiņu oponēt iepriekšējiem runātājiem par šo te centralizāciju. Jā, es piekrītu, ka ir konkrētas lietas, ko mēs centralizējam, bet pieejamība terapijai, es neteiktu, ka 85% vai 90% ir onkoloģijas centrs, ir vēl 3 centri Latvijā, kas ārstē vēzi. Bet ir ļoti svarīga šī sadarbība starp šiem vēža centriem, lai pacientam uz vienu subkutānu medikamentu nav jābrauc 300 km no Daugavpils, lai viņi iešpricētu uz 2 minūtēm. Tā kā šeit ir šī pacientu sadalījums, lai nav tā, kad zūd kvalitāte tajā kvantitātē apkalpot šos pacientus. Un šeit ir tomēr, es vairāk balstītos uz šo pieejamību pacientam, uz kvalitatīvu šo pakalpojumu. Otrs, runājot par šo naudas ietaupījumu, es pilnīgi piekrītu par šo datu analīzi un arī tas, ko mēs pašreiz darām, ka mēs nosakām materiālā vienā brīdī vienu gēnu, pēc tam pēc 3 mēnešiem saprotam, ka vajag nākošo gēnu noteikt. Un tā mēs pirmkārt iztērējam materiālu un mēs, es domāju, maksājam dārgāk. Mums bija iespējams, bija ciemos atbrauc no Cīrihas, tātad arī molekulārās laboratorijas vadītājs, un Cīrihē, protams, Šveice ir bagāta valsts, viņš šo gēnu sekvenēšanas paneli taisa visiem vēža pacientiem. Tātad viņiem ir iespēja šos pacientus notestēt prognostiski un arī jau tālāk domājot par terapiju, lai netērētu pirmkārt laiku, otrs, lai dabūtu pacients saņemt visprecīzāko terapiju, un trešais arī tas ir izmaksu, kā vēlāk izrādās efektīgāk nekā mēs pa vienam gēnam tur mēģinam kaut ko noteikt. Es domāju, ka tā ir tā mūsu nākotnes, ko mums būtu jāiet, un arī agrīnai diagnostikai, protams, arī Šveice ir tik tālu, kad šo te šķidrumu biopsiju
viņi varētu izmantot skrīningā, kad vēzis vēl nav, bet mēs jau asinīs noķeram šos vēža produktus un sākiem bija ārstēt vai veicam profilaktisku pasākums, lai šis vēzis neizveidotos. Jā, paldies. Liels paldies. Vārds Losāna kungam. Jā, protams, aplausi. Kaspars Losāns, Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā pārstāv. Ir tā, ka AMČam, tā dēvētāja veselības grupai, mums šobrīd ir tādi 2 virsmērķi. Viens no tiem ir veselības aprūpes ilgtspēja, un otrs virsmērķis ir veselības aprūpes digitalizācija. Un kāpēc mēs esam šeit? Tāpēc, ka precīzijas medicīna atbalsta abus šos mērķus. Gan vienlaicīgi tā ir nākotne, gan arī bez digitalizācijas tāda būtiska precīzijas medicīna nesanāks. Un tad, kad mēs meklējam sadarbības iespējas, mēs nemitīgi ikdienā nonākam pie tā, ka tas lielākā barjera un klupšana mums ir datu pieejamība un datu analīzes iespējas kā tādas. Varbūt neliela tāda atkāpe arī tas, ko Kijopas kundze aprakstīja, piemēram, dati par notiekušajiem projektiem. Un mēs pārliecinoši vēlēsimies sadarboties šajā akadēmijas izveidotajā vietnē, kurā tad varēs filtrēt projektus un ātri sameklēt iespējas sadarboties. Jo, kā saprotams, AMČams pats pa sevi ir komersantu apvienība, bet daudziem komersantiem ir interese tieši veselības inovācijās un arī interese digitalizācijā kā tādā. Līdz ar to AMČamam uz galda, tā atbildot uz jautājumu, šobrīd ir viss, kas saistās ar veselības datu un datu pieejamību. Tātad veselības datu otrreizējas izmantošanas regulējuma iespēja Latvijā, jāsaka arī biobanku likumam, arī tas pats, tās ir milzīgas iespējas ar paraugu saistītajiem datiem kā tādiem. Beigās gribētu vēl piebilst, veidojot to uzdevumu uz nākošo fórumu, ko tad nākošajā fórumā varētu izdarīt labāk nekā mēs šodien darām, priecātos, ka būtu vairāk valsts institūciju pārstāvi pie šī galda. Šeit, varētu teikt, pāris ir, arī CSP pārstāv datus, bet ja būtu no resora, no katras institūcijas, tā, lai būtu gan ministrija, gan visas ministrijas pakļautās iestādes, jo viņām ir dati. Un tad visi būtu šeit un varētu atsevišķi runāt tieši par datu jautājumu. Paldies. Un diskusiju noslēgsim ar Siņas kundzi, lūdzu. Jā, es Sanita Siņica, Latvijas Reto slimību alianses pacientu puse. Arī drusku turpināšu varbūt ar šīm cerībām, jo šodien reto slimību jomā precīzijas medicīna nav tikai par onkoloģiju, bet arī par retām slimībām. Mums nav ļoti lielu un tādu izaicināšu varbūt jaunumu, ko pateikt vai ko noprezentēt, kā tas ir onkoloģijā, bet mēs ļoti ceram, ka tā būs. Latvijā ir bijusi mūsu sasniegumi šeit, ir tātad pirmā gēnu terapija un pirmais cilvēks stāsts, ko jūs redzējāt šī rīta opening sesijā par šo bērniņu. Tātad mēs ļoti ceram, ka jau esošajiem jaundzimušo skrīningam pievienosies vēl nākotnē citas diagnozes, citas reto slimību diagnozes, kuras tātad varēsim preventīvi noteikt un lai šie bērni, lai šie cilvēki nekļūtu par pacientiem. Tāpat, protams, ceram uz biobanku likumu, jo kā mēs arī iepriekšējā sesijā, kuras bija, mēs runājot par pacientu iesaisti pētījumos, nonācām pie secinājuma, ka pa lielam jau viss pamatā ir komunikācija un informācijas analīze, un tā arī būs noteikti iespēja, tātad, kur šo informāciju krāt, tas prasa arī no mums pacientiem, tātad šo iesaisti, arī pašiem būt līdzestīgiem un tātad dalīties ar šo savu informāciju, ne tikai gaidīt pretī. Tā kā ļoti ceru, ka nākamgad, kad mēs sēdēsim šeit pie galda, mums būs kāds jauns, varbūt inovatīvs, brīnišķīgs stāsts, ko paziņot, kas ir noticis precīzijas medicīnā tieši reto slimību jomā. Tā kā paldies, mēs turpināsim iesaistīties un ļoti priecājamies, ka mums ir precīzijas medicīnas pediatrijas centrs atvērts un tā kā liekam uz to arī cerības un sekojam līdzi un esam blakus. Paldies! Absolūti, liels paldies. Ābola kungam vārds.
Jā, paldies. Pirmkārt, priecājos, ka man liekas, ka šoreiz zālē vairāk cilvēku nekā pie galda. Tas, man liekas, tā jau ir laba zīme, kad tas pulks paliek plašāks un daudz runāja par sadarbību, kolaborāciju. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs jau nosaucam visas tās daudzās profesijas, kas var līdzdarboties precīzijas medicīnā, un, man liekas, viņas paliek arvien vairāk. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski, ka cilvēki nāk visi kopā un runā. Otrs, paldies mums pašiem un fóruma organizētājiem par vispār par tādu iespēju satikties arī un dzirdēt arī to pasaules elpu. Jo ikdienā jau tā liekas, ka viss notiek. Bērnu slimnīca arī ļoti daudz kas notiek, bet tad, kad tu apsēdies un redz tos citus cilvēkus, tad saproti, hei, bet tur ir vēl tik daudz, kas darāms. Nu, šī rīta atklāsme man personīgi bija tas, kur mēs esam ar saviem klīniskiem pētījumiem. Jā. Un mēs esam, teiksim, pediatrijā, mēs runājam, mēs esam vai nu viena no pēdējiem, vai pēdējā vietā ar klīnisko pētījumu pieejamību bērniem onkoloģijā un esam aiz Lietuvas un Igaunijas. Un jautājums, kāpēc? Un tie ir tie mājas darbi, pie kā mēs strādājam. Un es dzirdu vienmēr to stāstu par datiem. Tas liek man mazliet pasmaidīt, jo tas ir, viņa draugi, tas mazliet sarežģītāk nekā tas izklausās. Ja mēs ļoti rūpīgi strādājam, tiešām es teiktu, jau vairākus gadus, lai šos datus padarītu gan strukturētus, gan tīrus, gan pieejams pētniecībai un tā tālāk. Un tā vēlme ir. Un es domāju, ka jautājums ir, vai visiem arī ir pietiekami resursi. Mēs esam bijuši laimīgi, ka mums ir izdevies piesaistīt dažādas projektu finansējumus, caur ko to darīt un virzīties uz priekšu. Bet es domāju, ka tā resursu pieejamība tieši, lai tos datus arī padarītu gan tīrus, gan pieejams arī no slimnīcas puses, man liekas, ka tā varētu būt pietiekami liels šķērslis. Es neiešu pārējās lietās, ko mēs darām, tieši tas pats ir ar biobankas izveidu vai arī kādām citām klīnisko pētījumu vienību, ja, kas arī prasa gan cilvēkus, gan arī prasmes un tās lietas, kas ir tie mājas darbi. Un jautājums, kādā veidā mēs viņus tad nofinansējam. Bet noslēgumā es vienkārši palūkojos to galdu. Arī Kaspars pieminēja dažādas stakeholders, bet ir divas puses, ko es tiešām gribu akcentēt pacientus. Man liekas ļoti svarīgi, ka tajā pacientu klātbūtnē jūs vienmēr pavaicājat, jūs tur skaisti runājat, bet kas būs mums no tā? Un kā tās lietas, ko jūs taisties pētīt un darīt, kā viņas ātrāk nonāks līdz mums. Un, man liekas, tas ir ļoti, ļoti valīds jautājums. Es gribētu, lai jūsu balss būtu skaļāka. Jā, ļoti, ļoti skaidri. Teiksim, kā tas nonāks līdz mums, kad tas nonāks un kas būs tas ceļš. Un otrs ir ministrija un citas institūcijas, kas tiek pieminēts. Pateikšu, kāpēc. Šis nav ar pārmetumu, šis ir ar to, ka tas, ko es redzu, vismaz tā kā ir mana sajūta, ka mums visiem jādomā jauni veidi. Ja, lai mēs varētu mūsdienu precīzijas medicīnas risinājumus, onkoloģiju vai kādas citas novest līdz pacientam. Jo vecie veidi, viņi ir pārāk rigīdi un viņi vairs īsti nestrādā. Pateikšu divus piemērus. Tātad mūsdienās ceļš līdz kādai terapijai nevienmēr ir tas tieši taisnākais. Jā, tur kaut vai medikaments. Tad mēs kā slimnīca mēs darbojamies dažādos tīklos, kur mūsu speciālisti ir iesaistīti specifisku slimību tīklos, vai tur neiroblastomu, vai galvas smadzeņu audzēju, vai kas tas arī nebūtu. Tagad tu esi tajā tīklā, tad tu nokļūsti centru tādā lokā, kam ir pieejami medikamenti, viņiem ir pieejami medikamenti par savādāku cenu arī tai skaitā. Bet, lai darbotos šajos tīklos, tas pietiekami liels resurss. Ja? Un tad jautājums, tas sanāk tā, ka nav resursi, lai mēs tur darbotos, bet tam būtu liels finansiālais ieguvums, ja mēs to varētu darīt. Un līdz ar to jautājums, kā tad mēs tiekam uz šim modelim. Otra lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tieši šī pieejamība caur klīniskiem pētījumiem. Jo daudz runā arī par to CAR-T terapiju, un mēs arī bērniem bijām vienbrīd ļoti tuvu, kad kādam pacientam šī terapija būtu nepieciešama. Un nonācām pie situācijas, ka šobrīd nav modeļa, kā mēs varam atrisināt šo pieejamību. Pieņemsim, nodrošinot eksperimentālu terapiju kādā no atzītiem centriem. Faktiski valstī vienīgais mehānisms, ja to naudu atrod, tad iegādāties komerciāli risinājums. 10 reizes dārgāks. Ja tikai tāpēc, ka mums vienkārši šobrīd nav legāla mehānismu, kā iesaistīt bērnu, nogādāt viņu kādā akadēmiskā institūcijā un nodrošināt šo terapiju. Tas, ko es mēģinu pateikt, ka tad, kad
kā Kaspars teica, valsts institūcijas ir klātesoši, ministrija klātesoši. Man liekas, ka šeit ir jāklausās ar tām acīm un ausīm, ja, kas ir tie šķēršļi, kas te rodās un kā mēs tos šķēršļus varam mazināt. Jo man liekas, ka tas būs ārkārtīgi svarīgi, jo tas ceļš uz precīzijas medicīnu nebūs taisns. Jā, paldies. Absolūti, liels paldies. Aplausi. Jā. Un es redzu, ka Lapiņa kungs ir pieteicies uz vārdu, bet man jūs esat programmā. Tā kā bez tā noteikti nepaliksiet. Ir mums, protams, mazliet pārsteiguma viesis no manas puses, jo es jūs par viņu nebrīdināju vakardienas ēpastā, bet dod vārdu centrālās statistikas pārvaldes vadītājam Raimondam Lapiņam, kurš arī diezgan lielā mērā ir bijis klātesošs precīzijas medicīnas vides izveidē ekosistēmas attīstībā. Tā kā lūdzu. Paldies. Un uz gadu esmu bijis ieniris Datu ezerā un tagad uzpeldu augšā un pirmo reizi ieelpoju. Viņš ir dziļš izrādījies. Man liekas, milzīgs paldies organizatoriem. 22. gadā, kad sēdējām pirmo reizi daudz šaurākā sastāvā, varēja sapņot gan par iesaistītajiem daudzajiem, gan praktiskiem piemēriem un tiešām praktisko pusi, kā precīzijas medicīna izvēršās. Es noteikti gribēju pieteikt, mums šeit pie galda viena valsts institūcija vēl nesēž, Latvijas Investīcija attīstības aģentūra Štrovaldei Laurai noteikti ir, lai viņi veseļojās, bet atbalstītājs, kas ir bijis šeit un arī noteikti ļoti praktiski atbalstījis un praktiski arī vajadzīgs. Tās ir labās lietas. Ir pāris, kas, diemžēl, 4, jau drīz 5 gados nav pamainījies, pilnīgi piekrītu, biobanku likums un datu atkārtotas izmantošanas likums būtu bijis uz 5 gadu tikšanos, būtu bijis laikam vērts uztaisīt vienu, pirti, tādu, kur mūs izkarsē kārtīgi, ja mēs to biobankas likumu un atkārtotas izmantošanas likumu nebūsim piezemējuši. Tā varētu būt, man liekas, tajā rīcības plānā centrālā tēma. Paralēli apzinoties to, ka tā datu apmaiņa ir ļoti svarīga no statistikas iestādes puses, kurinam un turpināsim noteikti to darīt, iespēja apmainīties ar datiem, te ir izskanēja. Datu ir ļoti daudz, bet viņus iegūt, apvienot un izmantot, tas ir izaicinājums. Tur milzīgs paldies vismaz tajā daļā, kas šobrīd nav tieši saistīti ar medicīnas datiem, bet ar sociālo-ekonomiskajiem datiem, kurus var izmantot, tā skaitā arī medicīnā. Tur ir prezidenta iniciatīva, kur sakārtosim, lai šos datus pētniecībai būtu pieejami. Jau šajā laikā esmu saskāries ar to, ka viņi ir noderīgi, kaut vai elementāri, lai veidotu pamatotas izlases un precīzāk trāpītu pētījumos pa tām grupām un cilvēkiem, kurus vajadzētu uzrunāt. Un, protams, arī šī te drošā vide, otra lielā tēma. Jā, jums ir lielākajai daļai no organizācijām pamata biznesa ir tiešām nonākt pie tā, ka darba vajadzībām šie dati ir savākti. Drošā vide, kurā ar tiem strādāt, nevajadzētu būt pirmajai centrālajai tēmai nevienai no šīm organizācijām. Tur ar lielu varam, es atvainojos, saucās, jā, no tā ministrija, ar varam, tāpat saucās ar šīs atbalstu nākamajā gadā. Noteikti varēs ieraudzīt arī vienu no drošajām vidēm dzīvē, tas ir statistikas iestādē, un tur turpināsim sēdēt pie galda ar veselības ministriju, lai runātu arī par to, ka arī veselības datus varētu šajā drošajā vidē iepludināt, un tā noteikti būtu ar BMC viena no tēmām, ja ne, teiksim tā, pilnā apjomā, kas ir vajadzīgs tieši medicīnai, tad vismaz kā pilotā palaist, lai šos datus var izmantot. Un tad Emīls, man liekas, pacēla ļoti labu tēmu par to, kad absolūti pārceļ uz statistikas iestādi, pilnīgi piekrītu. Man nebūtu tagad kā statistikas iestādes pat vadītājiem, ko pateikt par to. Precīzijas medicīna Latvijā ir kas? Man oficiālā statistikā pat viņas nav. Un tā būtu noteikti tēma, ko varētu aprunāties, kādus rādītājus salikt un sākt ielikt oficiālajā rādītāju tajā kokā, oficiālajā statistikā ielikt kaut kādus rādītājus, kurus būtu vērts sākt teikt arī, ka kādi viņi ir. Kur viņi ir redzami, kur ir labums budžetam, kur ir ieguvumi sabiedrībai kopumā. Tā no mūsu puses noteikti ir tēma, kaut kāds specifisks statistikas atzars. To mēs varētu paspēt arī līdz nākamajam gadam salikt un izveidot, lai varētu sākt mērīt neatkarīgi no šīs grupas
bet būtu augstā, nepatīkamā spoguļu sajūta no statistikas, kad rekā ir īstenībā. Paldies! Liels paldies! Laiks ir nepielūdzams, kafijas pauzes baneris jau vienā brīdī parādījās. Aplausi, protams. Man ir piefiksēts 3 galvenās prioritātes: skaļāka pacientu balss, rīcības plāns un iesaiste intensīvāka no valsts puses. Tāpēc došu vārdu uz pavisam īsiem noslēguma vārdiem Veselības ministrijas pārstāvē Annai Timofejevai. Jā, man bija ļoti liels prieks piedalīties šodienas fórumā. Un varu informēt par to, ka precīzijas medicīnas tēma mums ir iekļaut arī jaunajā onkoloģijas plānā, kas šobrīd vēl ir izstrādes stadijā, bet ļoti, ļoti ceram, ka līdz gada beigām mēs viņu varēsim apstiprināt. Man ir liels prieks par to, ka notiek ļoti daudz, kas tāds, kas ar mērķi uzlabot pacientu ārstēšanu un viņu dzīves kvalitāti, bet neaizmirsīsim arī par to, ka pats svarīgākais medicīnā, protams, ir profilakse, lai nenonāktu līdz šim pacienta stāvoklim. Tāpēc ļoti liels prieks ir par sadarbību, un tad būs liels arī prieks tikties nākamgad. Paldies! Paldies! Robert, un tad virzamies kafijas pauzes virzienā. Pavisam īsi. Vēlreiz tiešām liels paldies visiem klātesošiem par dalību, un tiešām prieks dzirdēt par tik ļoti daudz jau aktivitātēm un projektiem, un tāpēc runājot par nākušo reizi, mēs viennozīmīgi tiksimies nākošgad, 8. oktobrī, PMNet fórumu ietvaros. Ļoti iespējams, tomēr līdzīgi kā šogad, es domāju, mums būtu vēlreiz jātiekās pavasarī vai vasarā, jo tik ļoti strauji attīstās precīzes medicīnas joma, tik daudz viss, kas notiek, ir vērts vēlreiz tikties, pārunāt aktualitātes un jau varbūt arī domāt par rīcības plānu, ko mēs varbūt tiešām varam kopīgi jau saskaņot. Tā kā liels paldies uz tikšanos nākšoreiz. Paldies Robertam, paldies klātesošiem, aplausi jums, aplausi mums, un noteikti turpinam diskusijas arī pie kafijas, ja mūsu viesiem un ekspertiem nav nekur jāsteidzas.